Neskatoties uz vēso septembra sākumu, starptautiskajā politikā ir karsti. Situācija Sīrijā ir starptautiskās sabiedrības uzmanības centrā, līdz ar to lielāku ievērību nesen guva arī Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV vadītāju Baraku Obamu. Kā šie notikumi ir atbalstojušies Eiropas parlamentā, to jautāšu pašam Eiropas parlamenta deputātam Krišjānim Kariņam. Baltijas valstu prezidenta tikšanās ar Amerikas prezidentu Obamu, man liekas, tai ļoti liela simboliska nozīme. Protams, Amerikas Savienotās valstis ir mūsu strateģiskais partners, bet šajā gadījumā prezidents Obama uzaicināja 3 Baltijas valsts prezidentus, lai atgādinātu un stiprinātu šīs saites. Varbūt tas līdzīgi, ja mēs padomājam ar saviem kaimiņiem, tur, kur mēs katrs dzīvojam. Tas nav tā pats par sevi saprotams, ka mums ir labas kaimiņa attiecības tikai dēļ tā, ka viņi mūsu kaimiņi. Mums tomēr laika pa laikam jāprunājās, jāpavaicās, kā viņiem iet, un tas tikai stiprina šīs te saites. Šajā gadījumā arī. Šajā vizītes laikā, manuprāt, nebija nekas no satura, kas bija tik ļoti svarīgs. Kā tas fakts vien, ka tā tikšanās notika, un ka tā tieši bija Amerikas prezidenta Obamas iniciatīva. Vai tas nebija arī kāds signāls konkrēts Krievijai? Protams, ja mēs padomājam par to, kas notiek pasaulē, īpaši kas notiek Sīrijā, Krievijas valdība ir nostājusies tieši Asada pusē, tātad pretējā pusē, kur ir pārējā Eiropa un Amerikas Savienotās valstis. Tā vietā, lai tiktos ar prezidentu Putinu, atsevišķi prezidents Obama ir vienas nedēļas laikā, viņš tātad ir ticies ar visiem 3 Baltijas valsts prezidentiem Baltajā namā, un šonedēļ viņš ir ticies ar visu Ziemeļvalstu vadītājiem būdams Stokholmā. Tātad viņš ir ar visiem 8 Ziemeļu un Baltijas valstu vadītājiem ticies vienā nedēļā, liekot ļoti lielu uzsvaru un parādot pārējai pasaulē, īpaši Krievijai, ka Amerikai labas attiecības ar Baltijas jūras reģionu valstīm ir ļoti svarīgas. Un kā tas var ietekmēt Baltijas un Krievijas attiecības tālāk, vai var iezīmēt kādu ainu? Es nedomāju, ka tas tiešā veidā kaut ko varētu izmainīt, bet es domāju, ka tas ir ļoti labs atgādinājums ir mums, ir Krievijai, ka mēs neesam pilnīgi paši, ka mums ir draugi un ka šie draugi arī turās kopā. Par notikumiem Sīrijā vai ir kādas prognozes? Prognozēt Sīrijas notikums, man liekas, visiem ir ļoti grūti, bet ir viena lieta, kas, manuprāt, ir tāda pamācība, par ko vajadzētu padomāt. Īpaši tas ir izpaudies Izrēlā. Izrēlas politiķi ir uztraukušies un izanalizējuši to Amerikas Savienoto valstu stostīšanos, vai tur uzbrukt, vai tur neuzbrukt, vai Obama pats tā tad nepieņem lēmumu un tā tālāk, kā signāli, ka ir pat iedomājama situācija, diemžēl, ka Amerika nereaģē akli, tad, kad viņai būtu akli jārēģē. Izraēlas secinājums šķiet ir tāds, ka viņiem ir jāspēj arī paļauties uz sevi. Manuprāt, mums, Baltijas valstīm, arī ir jāsaprot, ka neskatoties uz to, ka mums ir ļoti spēcīgi draugi un ļoti labi sabiedrotie, mums tomēr jāatceras, ka ir tomēr arī jāspēj pašiem paļauties uz sevi, un mēs nevaram atstāt 100% visu, piemēram, mūsu aizsardzību citu valstu rokās. Mums tomēr ir nopietni jādomā par to, kā mēs arī sevi varam labi aizstāvēt. Šādās domās ir Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš. Atgādināšu, ka pārraide tapusi sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.